veikalot. Attiecīgi esam apskatījuši to, kā izrakstīt rēķinu, kā izrakstīt priekšatmaksas rēķinu, kā reģistrēt šo rēķinu apmaksas vai kā atgriezt klientam maksājumu par izrakstītu kredītrēķinu. Bet tagad paskatīsimies to, no kādiem iestatījumiem visi manis iepriekš minētie konti un PVN kodi un citas vērtības nāk. Dosimies uz galvenajiem iestatījumiem, realizācijas kontiem parametriem. Tātad no šejienes rēķinos atnāk debitora konts, noklusēta šajā gadījumā 2310, un attiecīgi atnāk arī realizācijas konts, šajā gadījumā 6110. Un gadījumos, ja tie atšķirās no Eiropas Savienības vai ārpus Eiropas Savienības darījuma partneriem, tad tos identificējot pēc kontaktkartiņā atzīmētās PVN zonas, tad viņš ir Eiropas Savienības pārstāvis vai ārpus Eiropas Savienības pārstāvis, šie parametri varētu mainīties. Visādos citādos gadījumos, ja šeit būs norādīti šie konti, tie attiecīgi aizies uz konkrēto rēķinu. Vēl debitora konts var mainīties atkarībā no rēķina veida vai tā, kas norādīts viņa konkrētā klienta kontaktkartiņā, bet attiecīgi, ja runājam par realizācijas kontu, to var ietekmēt tātad rēķinā norādītie artikuli. Ja mums būs izmantots kaut kāds atlaides, tad attiecīgi realizācijas konts var būt norādīts šeit arī atlaidēm, lai tās grāmatotos attiecīgi uz citiem kontiem. Priekšatmaksām savukārt svarīgi norādīt priekšatmaksas kontu, kurā tad attiecīgi grāmatosies maksājumi par priekšatmaksas rēķiniem vai par vienkārši plikām saņemtām priekšatmaksām un attiecīgi PVN, kas saistās ar priekšatmaksām, kas ir saņemtas. Nodokļu PVN koda grupa un priekšatmaksas nodokļu koda grupa, tātad parametrs, kas norāda to, kā tad apliksies darījumi noklusēti tādiem klientiem, kas PVN maksātāji, attiecīgi nemaksātāji, un ja viņi pēc savas kontakta kartiņas ir vietēji Eiropas Savienības vai attiecīgi ārpus Eiropas Savienības pārstāvi. Un attiecīgi ir arī realizācijas parametri, kuros tad var norādīt to, kāds tad ir noklusētais samaksas veids, tad kāds samaksas veids tiks ievietots jaunā maksājuma uzdevumā, ja to veidosim manuāli, kāds ir noklusētais samaksas termiņš rēķinā, ja viena kontakta kartiņa nenosaka kādu citādāku samaksas termiņu, un attiecīgi kādu rēķina veidu ievietot rēķinā, tad, kad veidojam jaunu realizācijas rēķinu. Attiecīgi, aprēķina sadaļā var norādīt to, vai cenas rēķinā norādīsim ar PVN vai bez PVN. Atceries, ka pašā rēķinā, ja tev ir izņēmums viens gadījums, parametru sadaļā var šo te ķeksīti ievietot pati. Un parametrus par to, kā aprēķināt atlaides, tad no kopsummas, no cenas vai no kopsummas ar nopaļot atlaides vērtību. Ja neatmaksāto rēķinu žurnālā skatā ar dalījumu pa periodiem vēlies nomainīt 30 un 60 dienu šo sadalījumu, tad kavējumu periodu šajos lielumos, pirmo periodu un otro periodu ievedi sev vēlamos skaitļus. Ka, piemēram, es vēlēšos 15 un 25 dienas. Tad šai meklī pēc neatmaksāto rēķinu žurnāla atskaites palaišanas, kas būs dalīta pa periodiem, es iegūšu šo savis norādīto jauno dalījumu. Tas par tādiem iesākuma realizācijas parametriem galvenajos iestatījumos būs arī viss.